Rīgai 810. Svētku noskaņojums šodien visā pilsētā, dārzos, parkos, bulvāros. Rīdzinieku un galvaspilsētas viesi varēja atrast sev piemērotāko izklaidi. Svētku kulminācija būs lielais koncerts Meža parkā, bet dienā daudz skati bija vērsti debesīs, ķerot aizraujošus skatus augstākajā pilotāžā virs Daugavas ūdeņiem. Par visu pēc kārtas Miroslavs Kodis. Ne tikai bezmaksas sabiedriskais transports, bet arī citas dāvanas šajās dienās ir uzdevinātas Rīgas iedzīvotājiem un viesiem. Gan šodien, gan rīt visas dienas garumā galvaspilsētā notiek izklaides pasākumi. Pie brīvības pieminekļa visāda veida sportiskas sacensības. Tepat blakus kanāla regate un iespēja pavizināties ar poniju. Esplanāde, vairākas ielas Vecrīgā un Pārdaugavā savu meistarību un izgudrojumus rāda ielas muzikanti. Aldaru ielā var ne tikai iedzert alu, bet arī izvingrināt prātu, risinot krustvārda mīklas un iejusties atmosfērā, kāda Rīga valdīja pirms 100 gadiem. Mēs izbaudām tiešām tos svētku sajūtu, tas ir kaut kas neaprakstāms. No rīta bija tāds slinkums, domājam, lietus līst. Tie svētki būs tā kā sabojāti, bet viss ir tik superīgi vienkārši. Gan laiks, gan noskaņojums, un cilvēki, un tā kopības sajūta fantastiski. Gribam vispirms paēst un tad apskatīties daņšus un tā. Ko es novēlētu rīdziniekiem un Rīgai dzimšanas dienā? Biežāk svētkus. Biežāk pacelējies garstāvoklis. Jauki. Lai viņiem vienmēr labs noskaņojums, lai daudz visādi prieki, vispār, lai priecēs dzīvē vienkārši tā. Vecrīga pārpildīta ar turistiem. Ārzemnieki aktīvi piedalās viktorīnās un vienkārši bauda Latvijas galvaspilsētas skaistumu. Vislielāko interesi izraisa aviācijas svētki Spilvas lidostā un aviošovs Zaķu salā, kur visas dienas garumā lidmašīnas šaujos debesīs, atstājot aiz sevis krāsainas dūmu astes. Rīgas svētku lielkoncerts notiks šovakar Meža parkas estrādē. To tiešraidē varēs vērot arī Latvijas televīzijas skatītāji. Miroslavs Kodis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.